tas provokatīvi, varbūt izaicinošais nosaukums jau ir politika starp degradāciju un alternatīvām. Nebūs šis stāstījums, ka viss ir slikti un tagad ir jāapgāž kājām gaisā, mazliet, lai tā tam asumu piešķirtu. Un tad tur diezgan provokatīvi varbūt arī tie jautājumi apakšā bija, vai politika virza muļķus un blēžus, izklaides formāts politikā un dzīvē, partiju demokrātijas diktatūra un ko un kā mainīt uz labu. Īsās atbildes uz visiem šiem jautājumiem varētu būt tādas, ka, es teikšu, nav jau tā, ka politikā būtu tā vilkme tikai blēžiem un muļķiem. Pavisam nav, varbūt reti, kurš tā gadās ļoti reti. Bet, ja mēs runāsim saistībā ar to partiju demokrātijas diktatūru, tad varbūt, ka politiķiem ir tā, ka bieži ir mazliet jāizliekas pa muļķiem. Tāda partijaskās diktatūras spiediena pēc, un tādi cilvēki skatās, un tā viņiem nav skaidrs, tu esi muļķis vai mūs uzskati pa muļķiem, un tad varbūt arī veidojas kaut kāds aizdoms par to blēdību. Izklaides formāts politikā un dzīvē, tas manā skatījumā ir jau mazliet nopietnāk. Par līdzīgām šīm pašām lietām es atceros, runāju pirms 7 vai 6 gadiem, tā ir saruna festivālā Lampa. Un tad es to liku kā galveno, un attiecībā uz 13. Saeimu tas man likās sasniedz tādu zināmu kulmināciju, ejot rokā ar to, ko es saucu par partiju demokrātijas diktatūru. Tas arī tāds nedaudz paradoxāls apzīmējums, parunāsim vēlāk, ko es ar to saprotu. Bet tagad es teiktu, ko es vēroju, likās, ka tagadējā 14. Saeima, ka tur varētu mainīties, bet, manuprāt, tur ir ļoti spēcīgs tās piesitiens ar to partiju demokrātijas vai partokrātijas, varam citiem vārdiem teikt, diktatūru. Kaut gan šīs lietas iet ļoti labi kopā. Zināms spiediens gan uz izklaides formātu, gan ir uz totālu partijas diktatūru. Ko es ar to partiju diktatūru saprotu arī, ka būtībā visās vēlēšanās, var teikt, partijas tikai piedalās, nekādu citu pieeju nav. Un politika jau ir varas jautājums, jau pēc definīcijas tur nevajadzētu sašust kā raujas pie varas, pilnīgi pareizi. Bet varbūt ir tie kritiskie brīži, un kad tas paliek ļoti destruktīvi, kad tas paliek par ļoti dominējošu, un tā rezultātā varbūt, tā vienkārši sakot, tautas, valsts un sabiedrības labā jau darbības paliek sekundāri, otršķirīgas, vai tām pat nav laika. Es domāju, ka ar pēdējo laiku es uzskatīšu, piemēram, no prezidenta ievēlēšanas līdz tam, kas tagad notiek, valdības sastādīšana, manuprāt, ļoti tipisks partiju demokrātijas diktatūras, tur notiek varbūt pārdalīšanas, un es neteikšu, ka vieni ir labie un citi sliktie, jo politiķi jau paši arī runā, ka jā, mēs tā, jo viņi sāka pirmie un mēs nevarējām. Varbūt kādam tur ir vairāk taisnība, kādam mazāk, bet es to gribētu skatīt kā sistemātisku sistēmas problēmu. Sistēmas nekad nav ideāls, neviena, bet, ja tās ilgstoši buksē, tās, manuprāt, ir jāmaina. Milzīgi liela nozīme ir cilvēciskajām kaislībām politikā. Ego dažādām emocijām, sākot no bailēm līdz kaut kādai agresivitātei un savam iekšējam nesakārtotībai, karam.
es reizēm teiktu, ka pat izšķirošā, bet reizēm jā. Un, protams, ka tas ir atkarīgs, kā mēs to ar kaut kādām sistēmām salāgojam. Un šai gadījumā es pieturos tam domas virzienam, ka es te mudinātu tomēr padomāt par sistēmiskām pārmaiņām, jo arī tās sistēmas ļoti labi iet kopā, kā jūs teicāt, šajā gadījumā ar ievelktās cilvēciskās kaislības iekšā. Tagad es pateikšu īso variantu, īsās atbildes šai diskusijai, priekšdiskusijas, bet ar šo mēs varētu arī pabeigt. Ja es 3 minūtēs izstāstīšu, jo, kā teica viens profesors, man kaut kādu priekšlasījumu vai semināru galvenais ir precīzi savlaicīgi sākt, jo pabeigt var jebkurā brīdī. Un bieži ir tā, ka mēs aizrunājamies un netiekam līdz galvenai domai, izteikt tādu īsajā variantā galvenās domas, ko es gribu pateikt. Kaut kādā veidā arī ierosina tālākai diskusijai. Kas būtu tās sistēmiskās pārmaiņas? Samazināt un neutralizēt partiju lomu pašvaldību vēlēšanās jau sākot no tā. Es tagad runāju arī no praktiskās pieredzes un vērojumiem. Ja ne neutralizēt, tad samazināt partiju lomu valsts prezidenta vēlēšanās. Tālāk parunāsim par to detalizētāk, un es aicināšu jums tad piekrist vai nepiekrist, vai teikt, ka kāds ir jūsu viedoklis, un arī parlamenta vēlēšanās. Būtībā politikā izskanējuši jautājumi šādi, bet man liekas, ka šobrīd ir tas aktuālais jautājums, jo nav, kā es saku un uzsveru šajā gadījumā, nav ideāla un pareizo sistēmu. Bet ja kādas sistēmas iebuksē ilgāku laiku un netiek ārā, tad tās jāmaina. Un to bildīt es uzliku, lai pateiktu, ko? Grūti iedomāties varbūt ir, bet ja tās ir sistēmiskās lietas, tad šīs ir tās personiskās. Un vienlaicīgi, protams, būtu būtiski domāt par politikā iesaistīto cilvēku, gan politiķu, gan arī varbūt arī tos, kas viņus izraugās, iekšējo dēmonu sakārtošanu. Mierīgāk cilvēki veido mierīgāk un tomēr labāku politiku saprast, kas vārās tevī iekšā. Un mācēt ar tām lietām strādāt. Bet, kā es teicu, tas iet kopā ar tām sistēmām, un tas ir tas iekšējais karš. To es teikšu no savas politiskās pieredzes, ka tu jūti, notiek kaut kāds karš, un tad tu pavēro, sākumā liekas, ka pretējie flangi cīnās tur. Piemēram, Nacionālā apvienība ar Saskaņu. Bet ir tādi lielriebīnu šāvieni. Un tā tu redzi, asākas cīņas pamatā notiek starp tiem koalīcijas partneriem iekšienā. Tur jau ir zināms asums. Bet vēl asāk ir, ja adrenalīns un jau karstas asinis, varbūt vienas partijas iekšienē. Bet redziet, tas tā tuvojas sev no tāda liela attāluma, tas karš nāk aizvien tuvāk. Un tāda ir viens svarīgais, manuprāt, moments, kā varbūt nevar iedomāties, kā tas lielākais karš ir tevī pašā. Tur ir tajos ārējos karos ļoti daudz piedalās tavu pašu iekšējie dēmoni, tava nesakārtotība, tas, kas tevī vārās. Un kā tad tas iesaistās tajos lielajos politiskajos karos. Tagad vēl viena lieta. No kāda skatu perspektīvas es skatos, kas ir mana perspektīva un ierobežojumi. Katram mums ir kaut kādas
ierobežota pieredze. Es skatos iesim tā apkārt uz politiku. Man patīk no filozofiskā viedokļa skatīties. Es studēju filozofiju, ilgus gadus biju pārgudrs jauneklis, tad daudzus gadus mēģināju cīnīties ar to pārgudrību sevi, ar mainīgām sekmēm. Bet tomēr man šķiet, ka arī politikā mazliet vai pat ļoti daudz pietrūkst filozofijas lielākas apjēgsmes. Jo visu laiku ir kaut kas ātrais jāstrep, tas. Es ar dažiem politiķiem esmu runājis, parunāsim par politikas filozofiju. Tagad jāstāda tā valdība. Labi, jums tāda nav laika. Tagad budžets nāk jāstrep, un tad ir tas. Tāda lielāka jēgas konteksta. Un kāpēc varbūt mēs esam tik ļoti neapmierināti ar kaut kādām savām materiālajām lietām, kā ļoti šauri uz tām koncentrējamies. Mēs tās tik ļoti gribam, kā aizmirstam viss pārējās, un tur mēs esam nelaimīgi. Protams, var teikt, ka arī cilvēks, kurš grib būt ļoti laimīgs un fokusēties uz, kā man kļūt laimīgam, tā rezultātā viņš kļūst nelaimīgs. Žurnālistika, publicistika, tur es esmu daudz darbojies, un tas skatījums man ir tāda meditācija, kontemplācija. Pabeidzot Vieintegrālis kontemplācijas skolu, tad Šveices programma bija, bet saistībā arī ar Juri Rubenu. Šeit Latvijā tas mans, ja varētu teikt, diploma darbs bija kontemplācija un politika. Divas, it kā pirmajā mirklī man šķiet pilnīgi nesavienojams lietas. Līdz galām es, protams, neatradu atbildi, vai tās ir savienojums un cik daudz savienojums, bet pie tā mēs arī atgriezīsimies. Un protams, man ir politiskā darba vai Saeimas darbības pieredze 7 gadu garumā. Par to es tad pateikšu mazliet vairāk. Uzliksim Saeimas namu, un lai es teiktu par Saeimas pieredzi, es varbūt gribētu uzsvērt to, ka es varbūt biju viens no nedaudzajiem deputātiem, kuri brīvprātīgi pieņem lēmumu neturpināt kādā brīdī, vai vismaz izdarīt pauzi. Nav statistikā tādas. Daži varbūt jau ļoti cienījamā vecuma dēļ, bet ja vecums nav pārlieku cienījams, pirms 8 gadiem tas jau man bija, tas vairs nevar tāds, 2018. gads izrēķināsiet. Ar labām izredzēm, es domāju, atkārtot ievēlēt, bet arī protams, ja mēs izdarām kaut kādus izvēles, tad tur ir kaut kādi arī egoistiski aprēķini. Un ja kāds saka, ka viņš iet politikā, ka tur ir, man jau nekas, man tikai tauta rūp un misija un tā, tad es domāju, tur var sagaidīt sevis nesaprašanu politikā, gan pats cilvēks, gan tie, kas ar viņu iesaistās. Vienmēr ir kaut kāds, kāpēc to personiski daru, ieeju. Tāpat arī varbūt arī izēju, bet priekš šīs dienas sarunas es gribētu pateikt ļoti varbūt svarīgu atziņu, ko es arī guvu. Tas nebija viegls lēmums kaut kādā ziņā, bet tu jūti, ka tev jāpaņem ir pauze. Gan subjektīvi sevis dēļ, gan arī, ja tu gribi kaut kādu produktīvu darbību, kaut ko darīt, lai arī produktīvi varētu strādāt. Nevis, kā es teicu, aiziet no politikas sadedzis, bet neatstājot ne gaismu, ne siltumu. Jo
Un tas ir saistīts varbūt arī ar šo sajūtu no partiju demokrātijas diktatūras, ka tu vienkārši piesūcies ar to, kā jebkurā varbūt profesijā ar profesionālo kretīnismu ar laiku. Tu sāc just, kas mainās tavā domāšanā, ja tu spēj no malas kaut kādā brīdī sevi iekšēji paskatīties. Kas mainās tavā valodā, tur arī visādas attīstās pa frāzēm, un kas tavā darbībā mainās. Un kaut kādas pat savas mentālās veselības pēc, vai arī, lai tu spētu kaut kur funkcionēt, tu vienkārši saproti, ka to vajag izdarīt. Es arī redzu vienlaicīgi cilvēkus ļoti daudz, ja par to atklāti runā, tāds ir arī zināms izmisums arī cilvēkiem izkrist no tās politikas. Un tautai jau reizēm patīk, ka viņi pēc tam tā klubdami, krisdami kaut kur renstelē guļ. Un nav tā, ka tev visas durvis atvērtas. Citi jau vienmēr saka, es jau visur iešu un tikšu pieņemts. Un ja tu esi profesionāls, tev viss būs atvērts. Es teikšu arī no savas pieredzes, nav tev pavisam viss atvērts. Un tas nav atkarīgs arī ne tikai no tavām kaut kādām profesionālajām kvalitātēm. Tur ir gan spiediens uz politiķiem, tagad viņiem būtu viss tas jāpamokās drusciņi, lai izjūt kārtīgi, vai arī kaut kāds tur zīmoks nāk, bet arī labās vietas ir aizņemtas, un tur jau arī visādas. Nav tā, ka tev atvērtām rokām paņems, kurām laimējas, kurām ne. Un tās ir viens milzīgs stress, ko cilvēki neizrāda, bet ikdienā tur ejot, redz, kas tur var arī notikt. Un tā ir kaut kāda arī objektīva problēma. Un tād, ja tu tur netiec, un ja pa partijas līniju tev kaut ko izkārtos nākotnē, tad ir labi. Bet, ja tev pa partijas līniju arī neizkārto, tad nav labi. Un tas, tu esi spiests diezgan pakļauties atkal tai partijas diktatūrai un domāt, kā jādomā. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir, tu jūti, ka tu nevari arī objektīvi realitāti vairs varbūt izjust. Tas tā visā burbulī un domāšanas veidā. Un, tas, ko varbūt tā vienkārši pa politiķiem saka, pilnīgi zaudējuši realitātes sajūtu, vai citiem vārdiem atsvešinātībā nonākuši. Jā, tas arī ir reāli, ja tu esi varbūt savā burbulī ar savām domāšanas veidiem un visu uzvedību dzīvojis. Un tu vienkārši nevari pieņemt varbūt reālus un objektīvus lēmumus vai paskatīties uz lietām reāli. Un es ļoti pārliecinājos, es tāpat kā visi politiķi domāju, ka es pats domāju reāli pieņemu un aiz pārliecības. Bet tam man bija tāds gadījums, ka dažādu iemeslu dēļ es vienā brīdī izstājos no frakcijas. Vai, labi, teiksim, no partijas, bet es labi, nesarežģīsim vienkārši. Un tad sajūti, es uzreiz dažas lietas sāku citādi domāt, situācijas vērtēt. Tu nemaz neapzinies, kas ir tavs, varbūt, spiediens, lai novērtētu lietas. Kāpēc argumentē pats sev iestāsti, ka tādi un tādi lēmumi ir pareizie. Es neko nevaru teikt, ka man tur bija kaut kādas katastrofāli sirdsapziņas lēmumi. Bet bija daži, un tad tu jūti arī skatoties uz politiķiem, dažos jautājumos ļoti ātri maina viedokli, vai kamēr tu esi bijis opozīcijā, tikmēr tu dedzīgi iestājies pa vienām lietām, un tad tu nonākot koalīcijā, otrādi pilnīgi pretēju pozīciju ieņem.
vienkārši sajūtai brīdī, cik tu neesi bijis brīvs. No visādi filtri tavai domāšanai nāk. Konkrēti partijiskais filtrs. Un otrais filtrs, kad es pieņēmu lēmumu, labi, es daru pauzi, un man vairs nav spiediena tikt ievēlētam. Un atkal paveras viens lauks ar, es daudzām lietām sāku skatīties pavisam citādi. Un ko man darīja šie divi spiedieni? Es dabūju divas brīvības, un tad es redzu, ka es esmu brīvs nesurunāt ļoti daudzas, es teikšu, aplamības, nedomāt, nesarunāt un arī neizdarīt. Un tāpēc man šķita šis ļoti svarīgi paņemt pauzi, kas nebūs viegli, un viņi nav viegli, dažādu atkal iemeslu dēļ. Un tāda man bija tāda pārliecība un lozungs, kas arī tagad ir, ka būtībā arī, piemēram, Saeimas deputātiem arī vajadzētu ierobežot nepārtrauktu atrašanos deputāta amatā. Piemēram, divi sasaukumi. Un tādi izdarīt pauzi. Protams, tur ir visādas grūtības. 11. Saeimā es izveidoju un inspirēju ar dažu deputātu atbalstu, un 12. mēs turpinājām deputātu grupa integrālās politikas studijām. Varētu skanēt kaut kas tāds pavisam jokains un varbūt mazīt dzirdēts, bet viņi darbojās. Kas ir integrālā politika? Visaptveroša politika. Un ir pat integrālās politikas partijas Šveicē, Luksemburgā, bez varbūt lieliem valstiskā mēroga panākumiem. Viņas vairāk tādas varbūt arī labdabīgi vienkārši cilvēku kopas, kuras tur arī padziet un pa zemi rūpēs un tā un tā un tā. Bet, manuprāt, tomēr tā integrālā pieeja ir arī tomēr diezgan būtiski. Un tā bija viena lieta, kur varbūt cilvēkiem, tiem deputātiem, kas bija tajā grupā, tur nebija daudz, varbūt lielākais 10 bija, pētīt, kas ir tā integrālā pieeja, iepazīsties ar citu pieredzi. Es to bildi uzliku, vienkārši man, nezinu, kāpēc ļoti patīk, tā bildi izskatās tagad tāda viduslaiku glezna. Un tur tie ģīmi un raksturiņi, un tas bija tā, kad uzaicināju franču, es teiktu, politisko filozofu, pēc būtības Bernāru Sardē, varbūt kāds no jums viņu zina, uz Saimu stāstīt par savu integrālās politikas tādu skatījumu, un daudz nesanāca to deputātu, bet daļa arī no kuriem sanāca noskurinājās un aizgāja, tas ir galīgi kaut kas tāds liekas. Bet tur arī bija garīdznieku pārstāvji, un tas bija interesanti. Bet integrālā politika labi, vai visaptveroša pieeja. Bieži vien mēs redzam to, ka politika varbūt tiešām ļoti koncentrējas uz ekonomiskajiem rādītājiem, un tur ir tā iekrišana. Integrālā politika parasti stāsta, nav nekādas universālās, oriģinālās lietas. Skatīt vidi kopumā, vai kultūru, vai cilvēka garīgo pasauli. Jo ekonomika pati par sevi neveido un varbūt neveicas ekonomikai, kā to ļoti atrauti skatās. Mums jāpanāk igauņi, noteikti. Mērķis panākt igauņus. Ja kādi piemēri integrālās politikas neveiksmes, kādreiz man minēja Vācijas pieredzi, kad savulaik masveidā turkus no laukiem, pilnīgiem dziļiem Turcijas laukiem aicināja, un ļoti šauru mērķi ekonomikai tas bija vajadzīgs, bet neskatoties arī ilgspējīgi, kur tad viņi pēc laika paliks, viņi teikt nebrauks prom, par to vispār nedomāju.
un ka viņi būs ar kaut kādām savām kultūras vajadzībām un tām lietām. Nu, es neteikšu labi vai slikti, Vācija ar to ir tālāk tikusi galā, tas, lai paliek, bet tajā brīdī absolūti neintegrāla pieeja. Nu, atradīsim arī Latvijā, es varbūt minētu administratīvi teritoriālās reformas atsevišķus posmus, kur atkal šauri funkcionāli tiek skatīts, nav tāda visaptvaroša pieeja. Bet labi, nu, kāpēc mēs sanācām, tā otrā lieta bija varbūt, lai saglabātu, lai paliktu cilvēks tajā politikā iekšā aptuveni. Cieņpilns dialogs, kas ir vai Bernārs Sordē vai viens kungs no Vācijas runāja, kas ir cieņpilns dialogs stāsts. Te mēs atgriežamies pie jautājuma. Nu, labs dialogs ir, kad mēs izklāstam savus viedokļus, varbūt arī strīdāmies, bet tas kopīgais mērķis ir, kā ar tavu pretargumentu es varu papildināt savu izpratni par lietām un attīstīt. Nu, politikā būtu ļoti vajadzīga lieta, vai ne? Un tajā grupā mēs to mazliet mēģinājām, kaut kas varbūt arī izdevās, bet kas ir, domāju, ka politikā dominējošais ir, ja iet uz dialogu, ko nosauc par dialogu, kurš vairāk no šīs situācijas izsitīs priekš sevis. Vai kuram vairāk izdosies to pretinieku tur kaut kā izķēmot, izsmiet vai pazemot. Ļoti raksturīga pazīme politikai. Un, nu, atkal, politika nav jau nekāda tur maigošanās spēlīte. Protams, ka ir vajadzīga tāda arī asuma. Tad mums saka, paskaties, kas tur notiek Britu parlamentā. Tā. Bet arī tas ir līdz zināmai robežai. Protams, jā. Kaut kādā līmenī saprašanās dialogs politikā ir nepieciešams. Un ja to ignorē, tā ir vienkārši problēma. Vai vēl viens jautājums par to pašu. Nepazaudēt sevi kā cilvēku politikā. Es biju iegājis, un tad es skatos tikko politikā, un viens cilvēks stipri jaunāks par mani, bet ar lielāku pieredzi politikā tajā brīdī. Tā es tur publiski izkombinēju ar saviem koalīcijas partneriem izrēķināšanos, kā visu vainu uzgāzīs viņiem. Es saku, Klau, bet cilvēciskajā ikdienā tu gan šitā nerīkotos. Jaunais cilvēks uz mani paskatās tā kā uz galīgi naivo pamuļķi. Un tad mierīgi saka, politika nav cilvēciskā ikdiena. Pilnīgi divas, varbūt nošķeltas lietas. Paskatīsim tālāk, kas mums mazliet pafilozofēsim, atgriezīsimies. To, ko es nosaucu par Platona paradigmu, ieliekot pēdiņās. Un sengrieķu filozofs Platons man teikta, es tak sen to teicu jau visu par demokrātiju. Viņš bija demokrātijas pretinieks, personiski varbūt saitās ar kā demokrātiju izrēķinājās ar viņu skolotāju mīļo Sokrātu. Tas, lai paliek atkal filozofijas vēsturē stāsts, bet manuprāt, ļoti aktuāls apgalvojums viņš ir izteicis par demokrātiju. Valsts pārvaldes mākslu aizstāja partiju stratēģiju un tieksmi pēc amatiem. Lai kādu doktrīnu pieņemtu vai noliektu, to vajag tikai slavināt vai izsmiet kādā populārā logā. Respektīvi ar aktierisku slavinājumu vai nopelšanu mēs ar dažādām doktrīnām politiskām varam tikt galā. Un tirānija ir tādas demokrātijas mantiniece, ja mēs cenšamies ieviest tādu. Pūlis ir izsalcis pēc medus un asinīm, izvēlas tirānu, kurš līdzekļos ir neizvēlīgākais demagogs. Kurpnieku vai ārstu neizvēlas pēc tādiem principiem. Un varbūt divas tādas klasiskās Platona tēzes par demokrātiju, kā
tauta nav kompetenta, kā risināt valstiskas problēmas. Varbūt tādi politiķi nekad neteiktu, ka tauta nav kompetenta. Tā it kā nepieklājīgs teiciens, teiksim korektāk, nevar, varbūt arī nespēja iedziļināties, un no tā Platonam izriet otrais, ka tauta arī nevar būt adekvāta novērtējumos un novērojumos, kas varētu būt viņas ievēlētie pārstāvi. Ļoti aktuāli apgalvojumi arī mūsdienām, vai ne? Piekrītam, kā rāmura naglai uz galvas. Tā. Paldies par jūsu piekrišanu, bet es par Platonu vēl nedaudz paturpināšu, pafilozofēsim, kas gan, manuprāt, interesanti bija un varbūt vērtīgi šodien vismaz atcerēties. Un tas ir tas jautājums par kompetenci un profesionalitāti tautas pārstāvju politiķu. Un viņš savos darbos diezgan pamatīgi izstrādā. Šis ir tāds saīsinājums, ka tie cilvēki tiek jau no mazotnes būtībā atlasīti. Un viss sāks līdz 10 gadu vecumam ir totāli vienlīdzīgas iespējas izglītībā visiem bērniem. Jo tu nezini, kas kuram tur iekšā var atrasties un attīstīties, vai zelts, vai sudrabs, vai kas. 16 līdz 19 gadiem tiek ļoti rūpīgi mācīts ētiskais pamats, kopība un arī ego savu mazināšana, atpazīšana. 20 līdz 30 gadi ir intensīvas mācības, tad tur bija 2 lieli pārbaudījumi tajā laikā, un tad jau pamazām tas loks sašaurinās, atkrīt. 30 līdz 35 gadi filozofija, domāšana, idejas tiek akūti apgūstas. 30 līdz 50 gadi, prakse, valsts ierēģņu darbs. Tas ir nevis augstākais vadītājs, bet ļoti praktiski saskaries ar ierēdniecības jautājumiem. Un tikai tādi 50 plus ir valsts pārvaldītāji, politiķi, kas ir izgājuši no šīs sietas. Es nedaudz to Platona ideju vienkāršoju. Un tā nekad nav nekur īstenojusies, bet, manuprāt, šādi tad dar atcerēties. Un, man liekas, tur ir es izceltu 2 ļoti svarīgas lietas, arī priekš varbūt mūsdienu sabiedrības un politikas. Un tās tagad izdalīja ar sarkanu. Pirmais, man liekas, tas ir ļoti svarīgs jautājums valstī, tautai, nācijai, lai sākuma izglītība kādu brīdi cilvēkiem ir pēc iespējas vairāk vienlīdzīgas iespējas. Lai nav šīs dalījums tur stiprās skolas un vājās skolas, un tad tur kā kura pašvaldība spēja rūpēties, un nemaz jau nerunājot, cik vecāki spēja nodrošināt. Un tur jau rodas starta handicapi vai jau starta posmā jau tu esi lemts ļoti bieži kļūt par lūzeri, teiksim, svešvārdā, un tā priekš visām jomām tas soliņš saīsinās. Un tā otrā lieta, manuprāt, ir, varbūt, kam darētu pievērst uzmanību, prakse, valsts pārvaldes ierēģņa darbs. Protams, ierēģņus mēs sakām, kas varbūt bieži vien ir riebīgāks, tur birokrāti un ierēdnieciska pieeja un tam līdzīgi. Bet es domāju, arī jūs savā praksē sastopaties arī ar ļoti labiem profesionāļiem ierēģiem un arī ar ļoti iejūtīgiem. Un būtībā, lai arī tālāk par vismaz daļa strādāt par valsts vadītājiem, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks faktors. Vēl dažas paradigmas. Jā, par to demokrātiju Platons nokritizēja, un tad nāk tas
slavenais Čerčila teiciens, kurš dažādi tulko, bet būtība ir tā, ka jā, demokrātija ir slikta lieta, bet neviens pagaidām neko labāku nav izdomājis. Nu, protams, to viņš saka jau civilizētas atkal Britu politikas apstākļos. Daudz kas ir varbūt mainījies. Ja mēs idealizējam sengrieķu demokrātiju, tad bieži vien aizmirstam pieminēt, ka tā ir vergturu sabiedrība, vergiem tur nav nekādas demokrātijas, sievietēm arī izlemšanā nav nekādas demokrātijas. Nu, šis Čerčila tiek ļoti bieži izmantots. Un tad es atcerējos visu šī sakarībā, ko es nosaucu par Fukujamas paradigmu. Nu, Amerikā, varētu teikt, amerikāņu, japāņu. Vēsturnieks, politologs, vienā brīdī saka, šis rietumu kapitāla modelis, tā kā sabruka komunisms, šīs demokrātijas modelis arī ar visu to partiju sistēmu ir tas, kas pasauli uz visu gājusi. Citi līdz tam teica par komunismu, ka komunisms būs tas vēstures gals un tā laimīgā paradīze. Šis saka, ir tas. Protams, ātri vien viņš teica, ka laikam nav. Es izmantoju Žižeks, Petersen. Izrāda ļoti laba, un man liekas, ka Žižeks ir ļoti atraktīvs, un tur ir labs humors. Bet ar šo es gribēju atkal sāsināt tādu jautājumu, ka Latvijā bieži vien mēs runājam, mēs arī redzam partijās dalījumu šajos varbūt pozicionējas konservatīvie, liberāļi, sociāldemokrāti, kreisie. Un tād bija tāds, pirms dažiem gadiem, vairākiem gadiem, es dzirdēju vienu televīzijas diskusiju, ka Latvijā nav politikas nelēma tā, ka nav varbūt izveidojies līdz galam šis pilns spektrs ar dažādiem politiskajiem spēkiem. Un ka tā ir viena liela nelaime. Tā brīdī es gribēju teikt, ka tāda domāšana ir vakardiena, un jau iepriekš sevi ielikt kaut kādos rāmjos, konservatīvie vai liberāļi, tas jau uzreiz ir aprobežota starta pieeja. Es domāšu no šīs kastītes uz visām lietām skatīšos. Un tad es pārfrāzēju vienu anekdoti izstāstīšu jums ātri. Vēl mazliet mēs varam. Lido konservatīvi un liberāļi kopā vienā lidmašīnā uz starptautisku konferenci. Un tād kaut kur mūža mežos nokrīt tā lidmašīna, bet visi ir pagaidām dzīvi, un tad tie aborigēni viņus sagūst. Un, ugunskurs jau tiek kurināts, tūlīt liks tajos katlos iekšā, situācija bezcerīga. Un tad nāk tas vadonis viens un prasa, kas jūs esat, konservatīvie vai liberāļi? Šie tagad nesaprot, kas būtu, ir šanss, kas būtu pareizi atbildēt. Tā funktierē, un tāda prasa tam aborigēnu vadonim. Kāpēc jūs tā jautājat? Varbūt kaut ko sajutīs. Šis saka, kaut kā jāzina, ko ēdienkartē rakstīt. Un te man tā sajūta bija arī, ka varbūt šī iefokusēšanās uz sadalījumu konservatīvie liberāļi ir tikai tik daudz, cik priekš ēdienkartes dažādiem gardēžiem. Un bieži vien, ja mēs redzam, vismaz Latvijas politisko situāciju skatāmies, ļoti ātri un acis nemiršķinot, ja pat saprot, kas tas varētu būt, ļoti maina to pozīciju un atsakās. Es domāju, tagad mēs arī redzam. Es neko nebrīnos par jau vecajiem rūdītajiem, bet es mazliet pabrīnījos, ka jaunie arī tā izdara ļoti ātri.
Jā, tajā mēs daudz runājam, nāks jaunie un jauna paudze un nebūs šis vairāk. Man tagad spiež drusciņ jau pieredzējuši cilvēki. Gadi par to runāt, bet tādi mēs redzam, ka acis nepamirkšķinot vecajos tikumos aiziet ļoti, ļoti ātri. Un, man liekas, iepriekšējā, piemēram, 13. saima ļoti daudz tika uz būvēti, ka nāks jaunie un noslaucīs visu. Un acis nepamirkšķinot viss aiziet partokratijas diktatūras virzienā. Bet arī pasaule varbūt ir mainījusies, un es sev esmu iestāstījis tādu, ka es domāju, kas es esmu, konservatīvais vai liberālis. Un tad man ir tāda sajūta, ka man vajadzētu savu konservatīvo daļu un savu liberālo daļu, kādās proporcijās tu viņu saliec. Un ar konservatīvo vienu tu nevilksi, un tad tas konservatīvais varbūt ir laba bremze, un tas liberālais uz pārmaiņām arī vajadzīgs. Un, būtībā katram cilvēkam tā kā sirds partija un prāta partija. Mēs esam sirds cilvēki un prāta cilvēki, bet abas šīs lietas tev ir vajadzīgas izjūtai. Protams, cits jautājums, ka partijām vajag kaut kādu identitāti pozicionēties, un bieži vien ir varbūt arī ar ļoti šauru pieeja kaut kādam nacionālajam jautājumam, nacionāli konservatīvajām, atkal tu varbūt dabū rezultātu, lūk, un rezultāti, kas atkal citām tavām vērtībām absolūti neatbilst, bet konjunktūras politiskās rezultātā tā ir bijusi vajadzīga viena laba lieta. Tā, man vēl palika Rora paradigma, ko es gribēju nolasīt, kā tādu. Ričards Rors ir zināms tāds cilvēks. Un viņš varbūt varētu būt arī tās integrālās politikas kaut kāda veida varbūt reprezent. Vai tas, no kura varētu cilvēku uzklausīt? Viņš nav politiķis un viņš nebūs, bet tās viņa atziņas ir tādas, ka tauta grib dzirdēt tikai to, kas tai patīk un ko viņi saprot viegli un ātri. Diezgan varbūt loģiski un saprotami, un tā ir viena demokrātijas ķibele, un politika reaģē uz šo pieprasījumu piedāvājumus. Un līdz ar to aizvien grūtāk ir pieņemt nepopulārus, bet vajadzīgus lēmumus. Un te viņš runā par autoritātēm, kas var pieņemt lēmumus. Un amerikāņu demokrātiju ir pārvērtuši par visu vienlīdzības teoriju, kurai paši netic. Ar tādu demokrātiju mēs zaudējam jebkādus kvalitātes atskaites punktus un pārvēršamies par vienotu postmodernās plakanās zemes sabiedrību. Postmodernās plakanās zemes sabiedrība. Nekāda dziļuma, plakani un virspusēji. Noteiksiet, kādi tur garīgie dziļumi politikā, bet arī tas var būt tomēr kādu rezultātu arī tā peldēšanai saklumā dot. Un par autoritāšu nepieciešamību politikā, kas spēja pieņemt saprātīgus lēmumus, neizdabājot. Un tas savulaik, es domāju, par prezidents. Mums ir prezidents, citiem ir prezidents, kuram parasti popularitātes reitings, beidzamajā laikā ar izņēmumu, lai ko viņi tur darītu, ir diezgan augsts. Vismaz virs politiskajām partijām. Un tur būtu viena liela prezidenta misija. Un es biju iesaistīts, kad savukārt mudināšanā pa prezidentiem, un man likās 3 tādas svarīgas lietas prezidentam ir. Viena ir starptautiskais reprezidents, to es nācijas, tautas, valsts, tā kā basketbolisti nospēlē, un tu esi priecīgs, tevs prezidents to dara.
Otra ir, tas tiešām tautas prezidents, mīlēts prezidents visai nācijai, tautai. Intelektuāļiem vienmēr, es zināju, būs grūtības ar šito lietu, tiem gudriniekiem. Tur skraidīt pa visiem dārziņu svētkiem un samīļoties. Es tā prasti izteicos. Un trešā svarīgā lieta – spējas pacelt latiņu tai politiķu, tai kultūrai un darbībai un atbildībai ar savu autoritāti. Un nevis prezidents, kas tiek varbūt ielaižas un izdabā ar politiķu spēlēs iekšā. Un, manuprāt, ļoti aktuāls jautājums. Diezgan izšķirošs. Te mēs mazliet arī nonākam pie tā sistemātiskā veidojuma, kāpēc prezidentam nebūtu jābūt pilnībā atkarīgam no partiju demokrātiskās diktatūras vai partiokrātijas. Ja viņš tā tiek ievēlēts, ir bijuši interesanti izņēmumi. Kādi prezidenti, kur tautai nav paticis, kā viņi ir bijuši ievēlēti un nedanco pēc tam pie tās stabulas. Bet es to pieņemtu kā ļoti labi, kā izņēmums, kas apstiprina likumsakarības. Un es negribu runāt tagad par personībām konkrētām, bet es teikšu, tagadējais prezidents, manuprāt, ir diezgan spoži uzsācis to ļoti labi. Viss izskatās un varētu būt. Bet es domāju, ka viņam varētu būt arī viens ļoti izšķirošs jautājums, un tas ir tas trešais. Vai tu spēji pacelt politiskās kultūras latiņu sadarbību lai nav tā, ka tu iesaisties politiskās spēlēs. Un partijiskam prezidentam tas ir ļoti liels izaicinājums. Un tas, manuprāt, ir ļoti izšķiroši. Un tāpēc es arī virzu to tēzi, ka prezidentam nav jābūt atkarīgam no partiju. Vienkāršāk sakot, no Saeimas, kas tevi ievēl, tad nāk atkal kaut kāds termiņš, un tad tevi pārvēlēs vai ne, un tad sākas visas šīs lietas. Kāda ir ievēlēšanas sistēma, tas ir, protams, viens cits jautājums, bet tā ir viena lieta, pa kuru varētu padomāt. Un tuvojoties beigām, saldējām nedaudz ēdienam, un es jau pirms vairākiem gadiem uztvēru, bet man tas ļoti patīk un nedaudz šoviski, un es varbūt pret to šovismu elementu politikā uzstājos, bet šoviski par šovismu. Par postmena paradigmu es to nosaucu, un mūsdienu amerikāņu kulturologs Nīls Postmens, un viņam jau tāda grāmata ar ievērības cienīgu nosaukumu Sevis uzjautrināšana līdz nāvei, publiskais diskurss šovbiznesa laikmetā. 1985. gadā sarakstīt, bet, manuprāt, atkal ļoti trāpīgi, aktuāli joprojām, un pat sāsinās šī situācija. Un tur tā galvenā doma ir, ka mūsdienu pasaulē ne tikai politika, bet arī izglītība, žurnālistika un pat reliģija aizvien vairāk sāk iegūt izklaides formātu. Un tas ir pieprasījuma un piedāvājuma spiediens gan uz politiķiem, gan tie, kas viņus ievēl. Mēs alkstam izklaidi. Atceramies, Platons to pašu vispār jau teica. Kas tur bija vajadzīgs medus un asins, un tur nevis tā dziļā iedziļināšanās. Un Postmens, ko izdara to interesanto lietu, viņš salīdzina Orwell 1984 un Aldous Huxleys brīnišķā pasauli.
Un tad tā viņa doma ir tāda, ka Orvels, kas mums liekas tik ļoti patīk, viņš saka, uz rietumu sabiedrību viņš ir aizšāvis garām. Tieši ar to, ka nav rēķinājies, cik tauta augst izklaides. Viņi būs nepēduši, bet ja viņiem iedos izklaides un cik tas ir pieprasīti. Ar to viņš nav rēķinājies. Viņš ir uz bailēm spiedis un izskatās draudoši, bet ja tā vietā piedāvā izklaides, un to Aldous Huxleys brīnišķīgā pasaule dara, apraksta. Interesanti ir tas, ka Huxleys šo darbu ir uzrakstījis vēl agrāk par Orwellu. Orwells uzrakstīja, laikam, 1948. tūlīt pēc kara. Un mēs visu laiku aktuāli skatījām uz to. Un Huxley darbs ir, manuprāt, pirms Otrā pasaules kara vēl. Un man gribās ļoti jums šīs pērles nolasīt. Apkopojumu. Viņš tā salīdzina. Tad esenci izvalkam, no kā baidījās un ar ko baidīja Orwells un ar ko Huxleys. Orwells baidījās no tiem, kas varētu aizliegt grāmatas. Huxleys nebūs neviena, kurš vēlētos lasīt grāmatas. Orwells baidās no tiem, kas liektu informāciju. Huxleys baidās no tiem, kas dos tik daudz informācijas, ka cilvēkam jau viss būs vienalga. Noslīkstam informācijas jūrā. Nespējam orientēties tajā. Orwells baidās no tā, ka tiks no mums slēpta patiesība. Huxleys kļūsim par popkultūru, kas nodarbināta ar tehnoloģijām un izklaidēm. Pirms Otrā pasaules kara viņš tā raksta. Un beigās mans tāds kopsavilkums no šī ir Orwells visu laiku mūs baida, ka tiksim novēroti un izsekoti ar visām šīm tehnoloģijām un totalitārismu. Huxleys pretīm saka, varbūt cilvēks vienkārši augst izrādīties un tikt izsekotam. Nu, tā, it kā pretrunīgas lietas un kā to saka tas svešvārds, ambivalenti, ja? Mēs varam reizēm abas divas mūsos sajust, vienlaicīgi darbojas. Bet kur tas kritiskākais ir, ka tas ietekmē? Mūsdienu modernā sabiedrība ļoti ietekmē politisko piedāvājumu un pieprasījumu un piedāvājumu. Un tam ļaujas politiķai apmierināšanai. Un demokrātija no vienas puses saka, mums par viņiem viss ir jāzina, jābūt caurspīdīgām, visu laiku jāredz, ko viņi domā, kur viņi iet, ko dara. Tā pašā laikā reizēm man šķiet, ka ko viņus var rādīt tik daudz šito visu ņemšanos? Viņi taču to tikai augst, bet laba vai slikta slava, un mēs maļam vienkārši to pašu, un tā ņemšanās, kurš, ko, kā, ir kļūsi pa top tēmu kaut kādā ziņā, bet atkal tur es atrodu no šī politiskās partiju demokrātijas diktatūras sekas. Nu ko, beigās es varu atgriezties vienkārši pie viens ļoti būtisks jēdziens, ko es gribēju pieminēt, un es to tā ļoti īsi uzrakstīju. Man ir tas kaut kā ilgs iesēdies jau kādu laiku, lai pārvarētu visas šīs problēmas ar politisko popkultūru. Ļoti būtisks jēdziens ir kopienas. Visa šī atsvešinātā politika, visa šī izrādīšanās politika, bet kopienas, tur, kur cilvēki reāli izjūt politiku un var virzīt tālāk. Ar kopienām es domāju pirmām kārtām pat teritoriālās kopienas.
Tur, kur cilvēki dzīvo, ja viņiem rūp savu vidi, viņiem rūp attiecības ar kaimiņiem, viņi ļoti reāli savas problēmas apzinās un virzas tālāk. Un tās valsts arī ir tāda kopiena viena liela. Es šeit nerunāju par projektu kopienām. Ir nauda, ir projekts, ir kopiena, un nav projekta, nav nekādas kopienas. Bet tās varētu būt arī interešu kopienas. Un es pat redzētu nākotnē tādu vienu kopienu likumu, kas atkal būtu varbūt sarežģīta, bet kā kopienām tiek dota teikšana. Nav runa par vietējo, lokālo viņu darbības vietu, jomu, bet arī būtībā uz lielākām politikām. Viss beigās atgriežamies pie tā, ar ko sākām. Es atgādinu šīs 3 lietas. Ja mēs skatāmies sistemātiski, tad samazināt partiju lomu pašvaldību vēlēšanās vispār skandāls. Prezidentam Levitam savulaik bija ļoti laba iniciatīva palielināt vēlētāju apvienību nozīmi pašvaldību vēlēšanās. Gāja uz parlamentu, parlaments ļoti veikli izšvimpēja toreiz prezidentu, un tas beidzās ar to, ka vēlētāju apvienības vispār tika izsvītrotas. Un palika absolūtā partiju diktatūra. Pašvaldība cilvēki saka, lai es tagad darbotos pašvaldībā, man ir jāpaliena zem kādas partijas, kur reizēm nav nekāda sakara. Tad dažam paveicis atkal ar to budžetu sadalīšanu lielajā politikā, kā veicis, tad tas iet cik uz pašvaldībām. Vai reizēm tu redzi, ka atkarībā no tā sākas atkal profesionāla kadra tīrīšana, kura partija ir vinnējusi, un tas pat aiziet līdz pat mazākām pašvaldībām. Tā ir viena lieta, par kuru, man liekas, būtu jādomā, un tas pat būtu viss vienkāršākais jautājums. Es tā brutāli teiktu, partijām savu diktatūru vispār nav ko līst politikas, pašvaldību politikā. Tās pats attiecas tātad uz valsts prezidenta vēlēšanām. Šo jau mēs nedaudz izrunājām. Atkal, kas tā ir pa sistēmu? Ideālā gadījumā es tur neredzētu vispār Saeimas līdzdalību. Mēs, protams, sakām tautas pārstāvi, bet tomēr tur tā īpaši, lai paceltu un lai neielaistos tajās partiju darījumos un karteļu lietās, tād prezidentam, valsts prezidentam tur nebūtu jābūt atkarīgam. Ar to es nesaku uzreiz, kā tautas vēlēts prezidents. Kā jebkurai sistēmai tur ir savu mīnus. Tur Platons mums ir sastāstījis, kāpēc tā nevajadzētu. Īpaši prezidenta ar lielāku varu. Un galu galā samazināt arī vai neutralizēt partiju lomu parlamenta vēlēšanās. Ko tur Fukujama teica? Viņa mācība, atcerēsimies, nav partiju demokrātija, nav pasaules beigas. Tas nav tā sasniegtā paradīze un ka tā ir pareizā sistēma, kur mēs esam beidzot sasnieguši. Es pieņemu, ka šis ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem. Īpaši Latvijā. Latvija nebūs pionieris, kurš tagad to varbūt izdarīs. Protams, ka te ir tas jautājums, ka būtībā partijām pašām sevi kaut kādā ziņā vajag neutralizēt vai vismaz vājināt. Līdz šim ir iets pilnīgi pretējā virzienā, visur atšķujot nost, kas nav partiju kontrolē. Tas varbūt ir viskomplicētākais jautājums, bet, manuprāt, ir arī ļoti, ļoti svarīgs. Un es ar sarkanu rakstu. Nav ideālas sistēmas, ir tikai tās jāmaina, ja tās ilgstoši tomēr buksē. Nevis jāmaina mainīšanas pēc. Un te beigās es pielieku to, atkal atgādinu to iekšējo dēmonu jautājumu. Tā ir viena domājama lieta, arī lai politiķi pēc iespējas vairāk ir iekšēji sakārtoti cilvēki, bet tas ir arī saistīts, lai tā sistēmas diktatūra ar visām bailēm un ego izpaušanās emocijām viņus tik daudz nerausta. Tā.
šeit es būšu finišējis. Paldies! Tā,